Un sākam mēs ar lietuviešiem. So we start with the Lithuanian driver Gediminas Levickas will be opening the qualifying. It says Toyota GT800, but it looks like a BMW 3 Series E46. So we will trust our eyes, not what it says on the screen as well on the driver's list. He was planning maybe to run a Toyota, but let's look. Gediminas Levickas, good initiation there. Pretty nice wide line in the first corner as we are going up the hill. Really wide there as well. Then there is another outside zone. Good staying off the no-go zone and with a really wide line at the end as well. So a solid run there for Gediminas Levickas. Jā, kvalitīvs brauciens. Izskatās, ka visās zonās trāpīja. Nedaudz varbūt uzšāva pa granti, bet ļoti minimāli. Un noteikti, ka pie kādiem punktiem būs ticis Gediminas Levickas. Un turpinām ar vēl vienu lietuviešu pārstāvī. The next one is another Lithuanian, Donatas Matspreikšas, very well-known driver as well. Has had some success in the previous years and this year as well, so he's always one to count if we are talking about podiums or at least top 8 finishes. So Donatas Matspreikšas, next one up with his beautiful 1 Series BMW. So let's see what Donatas can do in his first quali run. Coming up the hill. Very powerful sounding and angry sounding car with lots of smoke. So flying fast, not getting quite to the outside, maybe on that outside zone. And here finishing off with a big angle there over the finish line. Donatas Matspreikšas was flying through the course, but I think he missed a little bit of the second to last outside zone, I think. The first one was okay. As we are looking here, I think he doesn't quite get there with 2 wheels, maybe with 1, but stays off the no-go zone. So there are, I think, 3 no-go zones on this track in the first corner. And then on the last and the long corner, there's also, I think, a little bit of a no-go zone there. Turpinām mēs ar pirmo latviešu pārstāvi tagad kvalifikācijā. Raivis Alkšārs ar Nissan S15, protams, ļoti interesants un skaists un netipisks, teiksim tā, automobīls vismaz mūsu platuma grādos. Alkšārs arī, protams, ar labām sekmēm ir izcēlies gan šogad, gan pagājušo gadu. Pastīsimies, kā viņam veiksies tagad Raganas katlā. Pirmais pagrieziens tāds varbūt nedaudz prātīgāks, bet un aiziet taisni Alkšārs pāri kalniņam tur. Tālāk, protams, arī viss brauciens nedaudz pabojāts ar to. Un pāri finiša līnijai, bet jā, noteikti redzēsim atkārtojumā, bija kļūda. Pārliecināsimies arī no tiesneša puses, ko viņi par to saka. Redzam, šeit it kā viss vēl labi, pārbrauc pāri kalniņam un tad pazaudē uz brīdi sānslīdi. Un tiesneši vēlreiz pastīsies atkārtojumā, cik ļoti slikti bija šī, vai nu iztaisnošanās vai pataisnošanās. Mēģināsim arī vēlreiz ekrānā noķert to. Jā, izstījās, ka bija pretējā virzienā uz brīdi riteņi. Un, diemžēl, 0 punkti Alkšāram pirmajā braucienā. So, there was opposite drift, unfortunately, for Raivis Alkšārs. At this moment, we see the wheels are not in the right direction. Of course, if you're driving conventionally, they are in the right direction, but not in drifting, so that's unfortunate. Neko otrs brauciens vēl priekšā Alkšāram būs iespējas izlabot šo savu kļūdu. Tālāk mums viena no dāmām, viena no
Nē, semiproms vairākas. Man liekas, ka pro klasē mums tikai viens Sandra Janušauskaite no Lietuvas. So Sandra Janušauskaite from Lithuania. Coming in really hot there, but keeps it together. All the way over the crest there, and now the long corner. Doing quite well there as well. And coming up to the last corner, good transition. A little bit shallow line, but still keeps it together. And wow, she came in so hot in the first corner. I thought it won't go well. Here we see with good speed, but keeps it together, really wide line. So yeah, has to back off a little bit at the end of the outside zone, but still, I would say a solid run there for Sandra on her first quali run. Mums, protams, arī šobrīd paralēli iet Latvijas-Lietuvas basketbola spēle, bet varbūt kāds to gribēs skatīties vēlāk, tāpēc rezultātus neminēšu. Bet, jā, turpinām. Next one up, Ragnar Vinapu from Estonia in his first qualifying run here. Oh, that's a mistake. Unfortunately, can't keep it sideways, and Ragnar Vinapu with a big mistake over the second crest there. Yeah, somehow drives till the end, but that wasn't good. We will see that in the replay. Ragnar Vinapu has had some fun in the past years in semi-pro class. Right now, he has stepped up and is competing in pro. So, yeah, that was opposite drifting there, unfortunately for Ragnar Vinapu. Redzējām, arī bija kļūda pretēji izgriezt riteņu. Un apstiprinājums, jā, ka tā ir 0. So there's the confirmation from the judges. It's 0 there for Ragnar Vinapu. Es arī piefiksēšu pilotiem, kuriem bija 0 pirmajā braucienā, lai mēs zinām, vai viņiem otrais brauciens ir liktenīgs vai nē. Tālāk turpinām ar Artūrs Fedins. Ļoti skaļš, iespaidīgs skanošs automobīls. No šī zona arī sanāk, tur tas sākums jāapskatās, būs vēlreiz atkārtojumā. Bet nobrauc līdz galam. Artūrs Fedins savā pirmajā braucienā, tūliņ uzmetīsim aci atkārtojumam. Ļoti tāds ātrs iemetiens. Tur knapi tai no-go zonai pieskārās, bija tāda iekšējā trajektorija līdz ārmu, lai viņš netika pirmajā pagriezienā. Un to tiesneši gribēs noteikti paskatīties vēlreiz atkārtojumā, bija vai nebija. Ja iebrauc pirmajā pagriezienā, tajā iekšmalā uzzīmētajā, tad tie ir automātiski 0 punkti. Šobrīd mēs vēl nezinām, vai tā tik tiešām bija. Un tagad skatāmies uz robežas. Ļoti uz robežas tur ar izbraukšanu, ar iebraukšanu. Ar iebraukšanu no-go zonā, ja mēs tā precīzi runājam. Jā, diemžēl apstiprinājums, ka iebrauc no-go zonā Artūrs Fedins un tur 0 punkti. Kāpēc vispār ir šāds no-go zonas? Pavisam vienkārši izskaidrojums. Jā, mēs braucam pa vienam, tas it kā neko nemaina, bet ja mēs braucam divatā, tad aizmugurējam nav kur palikt, ja priekšējais brauc pa šo no-go zonu un nebūs mums skaisti tandēm. Tādēļ arī kvalifikācijā tas būtiski. Un lūk, Nikolas Bērtāns, protams, viens no favorītiem noteikti gan šodien, gan rīt. Aizvadījis īstenībā labu sezonu ir Baltijā un arī Ziemeļa Eiropā. Ir bijušas uzvaras, ir bijuši piedestāli. Pastīsimies, ko Nikolas Bērtāns savā pirmajā kvalifikācijas braucienā tagad mums parādīs. Labs iemetiens pārējo trajektoriju.
iebrauc ar abiem riteņiem ārējā zonā. Viss tieši tā, kā vajadzētu, visi tieši tā, kā mēs vēlamies to redzēt. Labi, arī ārējā trajektorija šeit tiek līdz ārmalai, tur arī, kur nepieciešams. Un vēl noslēdzošais pārmetiens. Arī šeit ar vienu riteni iebrauc. Varbūt nebija ar diviem pašā noslēdzošajā zonā. Bet jā, nu jāskatās, ka jāatzīst precīzāk, ka šajā trasē mums viss principā ir par ārējām zonām. Šī mums ir pirmā, ko redzam, pirmajā pagriezienā. Tālāk mums ir viens tāds inside klips nedaudz, jā, tur, kur ir tas X-iņš, tur arī jāmēģina ar priekšu būt, bet tā, protams, pārsvarā mums ir ārējās zonas, kurās jāmēģina trāpīt. Un tas lielos vilcienos pirmajā un otrajā zonā noteikti izdevās, trešajā varbūt bija ar vienu riteni iekšā. Un šīs mums tas iekšējais clipping points, kā to saka, inner clips, kurā jāmēģina trāpīt. Un pēc viena latvieša seko nākamais latvietis, precīzāk jau trešais pēc kārtas, Edgars Kroģers. Tagad uz starta, kā minēja, viņš Baltijas čempionātā šobrīd trešajā pozīcijā kopvērtējumā atrodas. Noteikti vēlēsies to nosargāt vai vēl paskatīties un pacelties uz augšu. Pastīsimies, kā Edgaram ies. Ļoti daudz sacensības aizvadīs šajā sezonā. Es pat nezinu cik, bet šobrīd jau nākamā labā ārējā trajektorija trāpa nedaudz pa akmeņiem tur. Bet te pa pašu iekšmalu, pa zālīti. Tagad netiek, diemžēl, līdz otrajai ārējai zonai. Vēl viens pārmetiens. Varbūt šeit izdosies, un arī šeit līdz galam. Jā, nu, ļoti labi izdevās paņemt pirmo pagriezienu. Tur tiešām smuki ar abiem riteņiem. Gar riepām ar bumperu. To redzēsim arī vēlreiz atkārtojumā. Jā, ekrānā to arī, protams, varēja redzēt, bet dzīvē, skatoties no mūsu skatu punkta, tur ļoti plaša trajektorija bija. Bet jā, tālākajā nedaudz pietrūka varbūt, lai būtu izcils šis kvalifikācijas brauciens. Bet nu, punkti noteikti būs. Redzējām, ka šeit nogriez pa pašu iekšmalu. Tur gan ir tā iekšējais points, clipping points, kurā jātrāp. Nu, te gan ar vienu riteni praktiski zālē mums Edgars bija. Un tālāk 14. numurs. Lietuviešu pārstāvs next one up, Valdas Vidžigelskis from Lithuania. Aiziet, viņam tiek dots signāls, ka var braukt. So, first quali run there for Valdas Vidžigelskis from Lithuania. Let's see what he can do. Good initiation there. Maybe not with two wheels on the outside zone, but let's see how he continues his first qualifying run here in the special Vich Kettle. And the second outside zone maybe isn't there as well for him this time. In the end, the last corner, really good, better than a few drivers before him. So yeah, the beginning maybe not so good, the end spot on for Valdas Vidžigelskis. Un varam vēlreiz šeit atkārtojumā paskatīties. Jā, ar vienu knapi riteni bija ārējā zonā, bet arī nebija no-go zonā. Kaut kur tur pa trases vidi, tāda no man's land, bet punkti, protams, būs viņam tikuši par šo sniegumu. And we continue with another Baltic driver, Jakob Pino, with his beautiful, powerful and legendary Toyota Supra. One of the best known, of course, Estonian drivers. Always putting up a show. Let's see what he can do this time. Oh, that's really loud there from Jakob Pino. Good outside line there. What will happen on, really wide and really big angle there on the transition. If it would have been a lead run, then he would be in big trouble. But right now, of course, it's quali run, but that won't help for scoring lots of points there. Here we see everything all right. Maybe a little bit of corrections in the first corner, then going up the hill and down the hill. And here we see before the transition going really deep, and then hasn't got the momentum to carry out
the last corner to the outside. But what great shots here while the sun is setting here in the forest in Vičkatl in Biķernieki. And we continue with the Lithuanian driver Aurimas Janeika, BMW M2. And he's coming up here to the initiation. Oh, brushing the no-go zone for a bit. Quite a handful, some corrections, but he will try to get to the end. And he does just that. So Aurimas Janeika with his first qualifying attempt. Let's see once again on the replay what was with the first corner. Yeah, on the edge there for Aurimas Janeika. And the judges will see the replay once again, especially the first corner. Okay, it's okay. We went over the line. Yeah, it was a little bit of a late initiation, but that's maybe not the problem. Nu, pastīsimies vēlreiz atkārtojumu Aurimas Janeika braucienam. So there are some points for Aurimas Janeika. So not a zero, just it was on the edge, but he doesn't get it, so he will score some points, but not much. Of course, some mistakes there for Aurimas Janeika. Nu, tātad netrāpīja viņš līdz galam no-go zonā, un pie kaut kādiem punktiem mūsu lietuviešu kaimiņš būs ticis. Cerams, ka pie mazāk nekā viņu basketbola kolēģi. Un nākamais dalībnieks jau uz starta, Edvards Žodziņš, vēl viens no Latvijas pārstāvjiem. Klasisks BMW 36, bet diezgan smuki piestrādāts, tā gribētos teikt. Ļoti tīrs, labu dizainu. Aiziet, pastīsimies, ko mums Žodziņš parādīšu. Ātri ienāk pirmajā pagriezienā. Arī šeit likās, kā ātrums pamatīgs, bet tomēr izdevās viņam savākties. Noturēt, nu te gan līdz ārmalai neaizslīd, diemžēl Žodziņš, liels leņķis. Un noslēgumā pāri finiša līnijai. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Ienāca viņš ar labu attieksmi pirmajā pagriezienā un iemetienā, tas ir skaidrs. Varbūt pats bija pārsteigts par ātrumu un tālāk nedaudz tāpēc arī tādas kļūdas. Nu, ir ļoti grūts šis garais pagrieziens izbraukt viņu pa visu ārmalu. Šajā gadījumā varētu pat teikt reti, kuram tas 100% izdodās. Jāmēģina galvenais salikt kaut kādu braucienu kopā un vismaz pie kādiem punktiem tikt pirmajā mēģinājumā, otrajā tad var iet uz pilnu banku un riskēt. Tālāk mums ir Auvaida, so next one up, Estonian driver. So we have lots of Latvian, Lithuanian, and Estonian drivers. I will count it a little bit, maybe when we have a pause, and then inform you about the statistics of the countries, or how many drivers are from which country. Let's go. First quali run there for Auvaida as well, one of the best and well-known Estonian drivers. Doing a great job on the first corner.
Really wide line there, but not so wide there where it counts. And coming now to the last. And there, yeah, a little bit of mistakes too, but we have seen that from a lot of drivers already, that they can't somehow keep it to the outside in the long corner and also in the last corner. So that's a common mistake there, but as I said, it's one of the most difficult tracks or layouts in all Europe, I would say. So that's not a surprise. Tad šī, protams, ir viena no grūtākajām trasēm Eiropā tieši konfigurācijas ziņā. Tādēļ reti kuram, bet pašiem labākajiem izdodās salikt kopā visas ārējās zonas. Nākamais dalībnieks mums numur 33, Toms Jankovskis. Arī viens no tiem, kas semipro braucis iepriekšējos gadus un tagad izdomājis pacelt līmeni, pacelt latiņu un pārkāpis uz pro klasi. Arī šo sezonu daudzas sacensības jau aizvadīs ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Pastīsimies, kā Tomam ar viņu baby zondu skaļi kliedzošo V12, kā viņam iestūlina viņa pirmajā kvalifikācijas mēģinājumā. Baigās pamatīgi avārija, pārāk plaši paņēma viņš trajektoriju un trāpīja riepās. Aizmuguri ir pamatīgi izšķēdīt ar priekšu, viņš arī trāpīja nedaudz. Tur varētu būt kādas problēmas arī balstiekārtai. Sākums bija diezgan daudz sološs. Varbūt nebija 100% visas zonas paņemts, bet beigās, pirms finiša vai pašā finišā, to mēs redzēsim vēlreiz atkārtojumā. Lūk, redzam sākums, jā, bija ar vienu riteni iebraucis zonā, varbūt ne perfekti. Tālāk redzam, ka šeit iznāk līdz ārmalai, bet attiecīgi neizdodās noturēt to ārmalu. Šeit lielā ātrumā pārmetiens un pirms finiša vēl trāpa par riepām un vēl pret valni. Skaidrs, ka 0 punkti, bet cerams, ka automašīnai un pašam tur viss kārtībā un spēs sagatavoties otrajam braucienam. Protams, ka šobrīd tur nedaudz arī sakopšanas darbi jāveic. Kā pavisam īsti tehnisks pārtraukums, līdz mēs turpināsim ar nākamajiem braucieniem. Wide line there, adjust the angle. He will try to get to the outside. Yeah, he does it with at the end of the zone. Transition at the end and over the line. So solid points haul there for Karel Piroja, that's for sure. Pastīsimies arī atkārtojumā, kā veicās. Kā jau minēja angliski, pagājušā gadā starp top pilotiem semipro klasē un arī izcīnīja šeit uzvaru iepriekšējā gadā. Manuprāt, tā bija ļoti, ļoti priecīgs, protams, bija par to. Pastīsimies, vai viņam izdosies to šogad atkārtot, vai tomēr konkurence ir lielāka. Jāatzīmē, protams, ka tas solis no semipro uz pro ir palielis. Jāatzīmē, ka tomēr viņi brauc ar daudz platākām, ātrākām riepām nekā semipro. Šeit viņi brauc ar pusslikiem. Semipro klasē parasti cielas riepas, arī ar šaurāku izmēru, tā kā Karel Piroja. Arī viens no tiem, kas kāpjas vienu solīti augstāk un šo sezonu startē pro klasē. Un tālāk mums šobrīd otrajā vietā Baltijas čempionātā esošais Jānis Jurka. Ar iespēju kļūt par Baltijas čempionu šajā sezonā. Principā jāizcīna uzvaru gan kvalifikācijā, gan posmā, un tad jau
visam vajadzētu salikties pareizi. Nu, pastīsimies, Jānis Jurka. Plašā trajektorija, ļoti drošs iemetiens. Skaisti, to mēs gribam redzēt ar labu tādu attieksmi, ar drošu sirdi. Lidot cauri trasē, un šobrīd Jānis Jurka izslīd arī līdz dārmalai, varbūt ne no paša sākuma, bet vismaz tā briteņa vienbrīd bija. Un arī pēdējā pagriezienā ļoti plaša, skaista trajektorija. Jānis Jurka, viens no favorītiem noteikti gan šodien kvalifikācijā, gan, protams, arī rītdienas tandēm braucieniem. Nu, es teiktu, šis bija viens no kvalitatīvākajiem braucieniem, ko mēs līdz šim trasē esam redzējuši. Vismaz no manas skatu punktu. Un tālāk mums seko vēl viens Latvijas pārstāvis. Diezgan 4 pēc kārtas mums tagad būs kvalifikācijā. Jānis Jurka bija kā pirmais. Seko mums nākamais Jānis Brālītis, vēl viens E46 paudzes. 3. BMW uz starta. Jā, ar Jānu Brālīti ir tā, vai nu iet līdz galam, vai arī kaut kas samisējās. Ceram, ka šoreiz šajā posmā viss ies līdz galam. Un pastīsimies, jā, iemetiens ļoti arī drošs. Ārējā trajektorija izbrauc ārpus trases, aiziet akmeņi pa gaisu, arī bumpers nokrīt, bet turpina viņš savu braucienu. Neatmetās ne uz mirkli, nesabijās, nesamīcinājās arī šeit ārējā trajektorijā. Jānim Brālītim ass vēl pārmetiens uz noslēdzošo pagriezienu un tur pāri finiša līnijai. Jānim Brālītim, jā, iespaidīgs brauciens, skaidrs, ka nedaudz jāstīra akmeņi. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Jā, nu šeit mēs neredzam ar cik riteņiem, bet ar vienu riteni viņš tur nedaudz aizskāra tos akmeņus, un bumpers arī ne tikai nokrita, bet sadalījās arī divās daļās, bet pāris savilcēja, un viss būs kā jauns un būs atpakaļ uz automašīnas. Bet ātrums labs, dūmi labi, viss tur bija principā labi Jāņa Brālīša braucienā. Nu, tātad no tiesneša puses, jā, ja izbrauc šeit ar vienu riteni nedaudz ārpus trases, tā liela kļūda nav. Varbūt nedaudz par kādam punktiņam tiek noņemts, jo, nu, jāmēģina noturēties trasē, tam tā ir domāta. Bet katrā ziņā, es domāju, labs punkts sniegums arī šeit Jānim Brālītim viņa pirmajā mēģinājumā. Un tur jau riepas uzsild nākamais Latvijas pārstāvis Rolands Bērziņš, pagājušā gada Latvijas čempions, protams, un arī Raganas katlā pagājušā gada pro klasē viņš šeit izcīnīja uzvaru. Tā kā Rolands Bērziņš arī viens noteikti no favorītiem vai tādā favorītu sarakstā augšgalā, noteikti arī šajā posmā. Jāatzīmē arī, ka šajā sezonā labi braucis ar kāpumiem un kritumiem, bet kopumā labu sezonu aizvada. Baltijas čempionāta ieskaitai gan nav starp pašiem līderiem, bet jāuzmet acis, kas tur notiek Latvijas Livonijas un Latvijas čempionāta ieskaitēs. Prātīgs tāds iemetiens, varbūt bez liekas drāmas, bet toties ar abiem riteņiem zonā. Arī šeit līdz ārmalai izdodas izslīdēt un vēl līdz noslēdzošiem metri tuvu no-go zonai, bet sanāk viņam pārmetiens, sanāk aizbraukt līdz galam. Un noteikti pie kaut kāda snieguma būs ticis Rolands Bērziņš ar savu Nissan Silviju, jeb S14,5. Ja nu kāds nav tik 100% pazīstams ar to, kā mums sanāk S14,5, jo no S14 ir pamatā virsbūve priekša ir pielikt no S15, un attiecīgi Nissanistu vidū, tad viņš arī saucās S14,5. Varētu teikt facelifts Rolandam Bērziņam. Un nākamais, kā jau minēju, mums 4 latvieši pēc kārtas. Kristaps Kāpiņš ar 86. numuru Subaru BRZ, arī atšķirīgs nedaudz spēkrads no citiem. Ar tādu pašu šasiju gan arī vēlāk redzēsim Ivo Cīrulu arī trasē.
Aiziet, pastīsimies, kā Kristapam Kāpiņam veiksies. Tāds novēlos nedaudz iemetiens. Bet tālāk jau gāze tiek spiest grīdā pāri kalniņam līdz ārmalā izslīd. Jāmēģina noturēties ārmalā. Tās arī izdodas nedaudz. Redzējām, ka ar kreiso kāju piebremzē Kristaps Kāpiņš. Labi nopozicionēja mašīnu un caur iekšmalu, bet līdz ārmalai noslēdzošajā pagriezienā aizslauka vēl konus pa gaisu un labā tādā dramatiskā manierē noslēdz savu braucienu Kristaps Kāpiņš. Iemetienā varbūt vēlāk viņam tas turbodzinējs iegriezās un nesimtprocentīgi paņēma to ārējo trajektoriju, bet iekšējais punkts bija. Ātrums arī bija. Un tiek līdz galam Kristaps Kāpiņš. Redzam, ka vējš mums nav pamatīgs, līdz ar to tie dūmi mums te stājās trasē, bet pagaidām es domāju, ka redzamība ir pietiekami laba. Tas skats, kā tie dūmi šobrīd tā palikuši gaisā starp kokiem skatītāju zonā no malas izskatās tiešām burvīgi. Aiziet nākamais dalībnieks. Tagad mums divi lietuvieši pēc kārtas. So next one up is Benediktas Čirba. Of course, one of the best Lithuanian drivers competing in Drift Masters and using this as a training run for his Drift Masters bid. So, good initiation, good first corner there. One of the fastest cars, of course, out there as well. And gets to the zone in the end. And over the finish line, Benediktas Čirba, no crazy risks there from him. But he will, of course, try to do his best and aim for a podium, that's for sure. Solid run. Maybe not 100%, but should be a good points haul for Čirba as well. Next one up, we have Kęstutis Kelpša, number 100, another Lithuanian. So let's see what Kęstutis can do. Maybe a bit of a messy initiation, but afterwards we see flying through the track, getting with at least one wheel to the outside zone. And over the line, yeah. Lacking a little bit of a speed, it looked, compared maybe to other drivers previously. Yeah, nice Scandinavian flick. A little bit of, as I said, hesitation on the initiation. That's what the judges are discussing right now as well. Yeah, it was messy, as I said, and not the Lionel kind of messy. Yeah, the Scandinavian flick, the second part was over the finish line, so he started drifting after the finish line, it looked like that. So unfortunately that's a zero there for Kęstutis Kelpšas, because he wasn't sideways on the right direction after the starting line. But we're moving on to the next drivers, and the next one is the only one from the United Kingdom, Harvey Moore. Let's see what he can do. And here we have the scores. Niklas Bērtāns with 90, Jānis Jurka 89, Parāds Preikšas 83, Brālīts 83, and Pino 77. So that's the top 5, as we are seeing the other drivers there as well with their point scoring. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 drivers left only in the first quali run. So we're moving quite fast. Let's see what Harvey Moore can do on his first qualifying.
The front fender flipping around there. Looks like had some impacts in the practice previously. Without front bumper as well. And somehow keeps it together up until the end. But yes, some mistakes, I think. Initiation was okay, but here slowing really down and only touching the outside line with one wheel, Harvey Moore. Maybe also the car isn't at its best. But he kept it together, and I assume he will get some points. Un nākamais mums uz starta redzam Ivo Cīrulis, drifta vecmeistars, tā mēs varētu teikt, bijis Austrumeiropas čempions. Un es tagad domāju, vai vēl kādi tituli Ivo ir bijuši. Gan jau, ka ir. Es zinu, ka viņš ir 4 reizes Latvijas vicečempions bijis, to es šo faktus atceros. Bet aiziet Ivo Cīrulis, 2. gads viņam ar šo Toyotu. Šogad baigi daudz vēl nav braucis, bet mēģinās parādīt, uz ko viņš ir spējīgs Raganas katlā. Vairāk pievērsies jauniešu trenēšanai pēdējo gadu laikā šobrīd, bet ik pa laikam vajag arī atsvaidzināt savus iemaņus. Ļoti plaša trajektorija tur Ivo Cīrulim. Ļoti labi brauc. Nu, tas ir skaidrs, ka tādu Ivo Cīruli mēs esam pieraduši redzēt vienmēr uz robežas ar saķeri, ar trasi un visu pārējo. Nu, ļoti dinamisks, varētu teikt, brauciens, notikumiem bagāts. Pastamies starts, jā, labs redzējām, ar Kreileni nedaudz piebremzēja arī, lai tiktu līdz ārējai trajektorijai un šeit pilnā gāzē pāri kalniņam. Redzam, te vēl ar vienu riteni trāp ārā, bet tas nozīmē, ka bija ideāli plaša trajektorija vismaz šajā ārējā zonā un arī te tiek līdz ārmlē Ivo Cīrulis. Aiziet nākamais dalībnieks. Next one up, Kęstutis Telementas from Lithuania. Really loud car there by Telementas. Flying through the course. Big angle on the transition. And over the line. Yep, the solid run. Let's see it once again. Wide line, but yeah, not 100% on the outside. Coming over the crest, coming to the outside zone. I think that was well. I think should be somewhere in the middle. And we continue with the next one. Nākamais Raman Kandracenka. Kā minēja, Baltijas kopvērtējumā šobrīd līderis. Arī viens no skaļākajiem automobīļiem noteikti. Agresīvi skanošs. Nu, kopumā es teiktu, ka izdevās salikt trasi Raman Kandracenka. Labi iesāk sezonu ar labiem sniegumiem, piedestāliem un uzvarām. Nu, to visu arī turpinājis visu sezonas garumā. Un te nu mēs esam noslēdzošajā posmā. Viņš atrodas kopvērtējuma galvgalī. So Raman Kandracenka, driver from Armenia, right now leader of the Baltic Championship. Mums vēl palikuši 2 braucēji kvalifikācijā. Pirmajā braucienā skaidrs, ka viņi visi vēl brauks vēlreiz. So we have 2 drivers left with their first qualifying runs in Pro Class. Next one up is Tomas Malkauskas, and the first runs will end with Andrius Vasiljauskas. And then we start again from Gediminas Levickas. But right now, Tomas Malkauskas from Lithuania, classic E36. Let's see what he can show.
Lacking, some mistake or some issue with the car there for Malkauskas. I just wanted to say that, maybe not the fastest setup out there, but it was a good effort up until that point, so something wasn't right there and he just straightened out. So he received first corner, everything all right, and then as he goes over here, something shut down, just lost his power, lost the power or something, and he kept on, but not with so much smoke as previously. So definitely looked like an issue for Malkauskas. Nu, un, kā jau minēju, pirmos braucienus mums noslēgs tagad Andrijus Vasiļauskas. Un tad visi brauks vēlreiz, un pēc tam vēl semipro kvalifikācija. Mums priekšā tagad daudz braucieni mums vēl šajā sestdienas pievakarē. So we continue with Andrijus Vasiļauskas, this 27th and last of the drivers to do his first qualifying run. Aggressive initiation, going off track there. Bumper smashes against the tire wall, but he continues. Some corrections there from Vasiļauskas. Not the smoothest run. We know he can do better. The bumper flying off over the finish line. But I want to see the first corner. Here we see the tires. Big impact there because the tires fell down. Here we see once again in a replay, going too wide there and smashes the tires. But he keeps on drifting, so should be some points still there for Vasiļauskas. Somebody just said it was a gangster entry there from Andrijus Vasiļauskas. Yeah, we have seen at that point when drivers see that they will go off, they back off, try to salvage something, but when that happens, they go in with the front into the tires. Vasiļauskas kept it floored and kept it together, so thumbs up there for the effort from Vasiļauskas. Jā, nu, nenobijās Vasiļauskas. Esam redzējuši šajā situācijā, ka cilvēki atmetās un ar priekšu ieliek riepās. Tad tur mums Edgars Kroģers vadībā 371,5 punktus, tad Latvijas čempionāts. Otrais Jānis Jurka ar 359, Rolandam Bērziņam 358, un tad tālāk piloti jau diezgan tālāk ar punktiem, bet pirmais trīnieks arī diezgan blīvs, tā kā cīņa par Latvijas, Livonijas un Baltijas čempionātiem mums solās būt aizraujoši tālāk. Donatas Matspreikšas. So we continue with Donatas Matspreikšas. Really good first corner there by Matspreikšas. Let's see if he can keep it up. Wide line there as well. Big smoke. Speed is good as well. And nice line at the end. So great run there by Donatas Matspreikšas. We can look at the replay. Yeah, committed through the first corner. And all the way through the Witch Cattle layout. Jā, tāds labs ar attieksmīti brauciens Donatas Matspreikšas. Domāju, pie solīda punktu guvuma būs arī ticis. Un tālāk mums rieps jau Sildraivs Alkšārs. Pirmajā braucienā, diemžēl, viņam nulīta bija. Jāmēģina tikt vismaz pie kādiem punktiem šobrīd Raivim. Visi esam gatavi, tiesneši ir gatavi, dalībnieks ir gatavs, skatītāji arī esam gatavi. Raivs Alkšārs, otrais kvalifikācijas brauciens, ļoti svarīgs, protams, viņam šobrīd tas.
Aiziet pa gaisu viņam bumpers, bet izdodas noturēties pirmajā pagriezienā. Jādodās tālāk, jāturās gāze grīdā, jāmēģina aizlidot līdz ārmalai. Nu šeit viņam neizdodas to sasniegt, bet vismaz brauciens izskatās, ka varētu būt kvalitatīvs un tikt arī pie punktiem. Nu izstās uz beigām savācās Raivs Alkšārs. Protams, pastīsimies vēlreiz atkārtojumā, vai viss bija labi, viss tika ievērots. Nu šeit, jā, ir ārējā līnija, aiziet viņam tur bumpers pa gaisu, daļas no spārna. Pāri kalnam, viss it kā labi. Jā, nu būs pie punktiem ticis Raivs Alkšārs. Un varēsim viņu arī redzēt rītdienas sacensībās. Pastīsimies gan cik dalībnieki spēs nokvalificēties, vai visi tiks pie punktiem. Bet es pieņemu, ka jā. Turpinām ar nākamo dalībnieku, jeb dalībnieci Sandra Janušauskaite. Vienīgā dāma pro klasē uz startā. So the only lady in pro class, Sandra Janušauskaite from Lithuania. Had a solid first run. Let's see if she can better it in the second attempt. Yeah, not so aggressive initiation or the first corner as it was in the first attempt. But right now, holds it, keeps it, and really close to the no-go zone. And a mistake, hesitation in the end there for Sandra Janušauskaite. Yeah, she almost stopped at the last corner, trying to avoid maybe going too wide. And yeah, there was a hesitation in after the first corner as well. So a few mistakes there by Sandra, but the first run was much better, I think. So yeah, that was too much stopping on the track, a 0 for Sandra, but she has points in the first one. So we continue with the next driver, and that's Ragnar Vinapuu from Estonia. Yeah, hesitated a little bit in the first corner, but after that, everything looks like it's going by plan. He had a 0 in the first one, so he has to get some points, and I think he should get some points after this second run for Ragnar Vinapuu. Let's see or watch a little bit more closely. Yeah, not close to the no-go zone, so that was all right. Yeah, should get some points there, Ragnar Vinapuu. Much better than his first one. As we continue on to the next driver, another driver with number 11, but this was Estonia 11, now we have Latvia 11, Artūrs Fedins. Tātad turpinām ar latviešu braucēju Artūrs Fedins. Rakstīts gan, ka viņam B92, bet viņš brauca E38 agrāk, viņš brauca ar 92, tā kā nav nomainījis savu automašīnu reģistrācijas anketā. Pastīsimies, kā Artūram veiksies tūlīt viņu otrajā mēģinājumā. Ļoti ātrs iemetiens lielā leņķī un pārāk ātri un uzsit vēl smiltis pa gaisu. Artūrs tur iekšmalā. Līdz turienei parasti nekad neviens netiek, bet redzējām, ar kādu attieksmi lidoja un nāca iekšā pirmajā pagriezienā Artūrs Fedins. Droši varam uztaisīt aplausus Artūram. Es domāju, ka šovs pirmajā pagriezienā bija visai ievērojams. Nu, man likās, ka viņš ātri tur nāca iekšā. Redzēsim atkārtojumu vēlreiz. Bet gribēja parādīt labāko sniegumu. Punkts viņš bija dabūjis jau pirmajā mēģinājumā. Tā kā gāja uz pilnu banku. Nulīte bija pirmajā Artūram, jā? Diemžēl tad tomēr bija nulīte pirmajā. To es nebiju piefiksējis. Tad sanāk arī nulīte otrajā. Un tad varbūt risks noteikti neatmaksājās šajā gadījumā. Un Artūram sacensības. Jā, pirmajā bija no-go zona, iekšmēl. Šoreiz mēģināja pārmalu, bet
pārāk lielu ātrumu leņķi mēģināja sadzēst un neko darīt. Diemžēl 2-0 Artūram un sacensības viņam būs noslēgušās. Tikmēr pēc pirmā kvalifikācijas brauciena līderis bija Nikolas Bērtāns ar 90 punktiem. Nu, viņš arī tagad ir gatavs noteikti riskēt. Riepas Maka pat atnāca, Smaržas atnāca līdz mums. Un Bērtānam otrais brauciens, pievēršamies trasei. Ātrs atkal jau iemetiens, kā jau ierasts. Labi izzīmē pirmo pagriezienu, dodās pāri kalniņam. Dūmi ir, ātrums ir, jāmēģina noturēt vēl tālāk ārmala. Tas arī šoreiz labāk pat izdevās nekā pirmajā braucienā. Un vēl noslēdzošais pārmetiens izslīd arī šeit tālāk nekā pirms tam. Un es pat teiktu labāks brauciens Nikolasam nekā pirmajā mēģinājumā. Un skatītāji arī to novērtē ar skaļām ovācijām. Baudu skatīties vienmēr principā uz to, ko Nikolas Bērtāns mums rāda trasē. Un turpinām ar vēl vienu latviešu braucēju, kā jau minēju, viņš arī gan Latvijas, Livonijas, gan Baltijas, gan arī Latvijas čempionātos ir pirmajos trīniekos. Laba sezona ar daudzām sacensībām Edgaram Kroģerim. Un noteikti izšķirošas sacensības. Pirmais kvalifikācijas brauciens varbūt nesanāk tāds, kā gan pats Edgars, gan mēs kā skatītāji būtu vēlējušies, bet paskatīsimies, vai otrajā saņemsies un tiks pie paprāvāka punktu gūma. Edgars Kroģeris. Pirmais pagrieziens ārējā zonā, izdodas iebraukt ar pusotru riteni. Un tagad jau jāmēģina tikt nedaudz tālāk līdz ārmalainām mazākā leņķī. Tagad liels leņķis tur pašā zonas noslēgumā, atkal to viņš saglabā līdz pat beigām. Vēl viens pārmetiens un pāri finiša līnijai, tur jau bija plašāka trajektorija. Un izskatījās arī šis brauciens labāks, vismaz no manas skatu punkta, nekā viņa pirmais mēģinājums. Un informācija no tiesnešiem, ka Nikolas sakrāja tieši tikpat daudz punktus kā pirmajā braucienā, tātad 2 90-nieki, jeb 2 braucieni ar 90 punktiem Bērtānam. Nu, diez vai izdosies kādam braucējam uzlabot vai pārspēt Nikolas iespēto. Jātiek pie 91 punkta vismaz kvalifikācijā. Un šī trasa ir pietiekami grūta, kad tiesneši nav tik dāsni, kā varbūt citās trasēs ar punktiem. Un tik tuvāk tam 95-niekam vai pat 100-niekam ir ļoti grūti, tad ir jāriskē diezgan daudz. Bet, labi, turpinām. Valdas Vindžigelskis, next one up is Valdas Vindžigelskis. Let's see how he will fare on his second qualifying. Wide entry there. I would say great first corner by Valdas Vindžigelskis. Has to keep it to the outside. And he is on the outside zone, looking good. Valdas Vindžigelskis with his BMW 46 and over the line. That was, I would say, one of the smoothest runs we have seen today. So Valdas Vindžigelskis, the Lithuanian driver, with good effort there. Un turpinām ar nākamo braucēju Jakopino no Igaunijas. Next one up, Jakopino on the line. A really loud Toyota Supra there, so maybe we'll just look at his run and talk after that.
Yeah, crazy Mr. Limiter, Jaco Pino. Always putting up a show. And that's why we love him, Jaco Pino. Some flames shooting off the bonnet there as well. And if you look at the line, I think it was a good run there as well for Jaco Pino. So not only loud, but missing out on the last zone a little bit, but otherwise solid run there. As we are moving on to the next drivers, and that is Aurimas Janeika. Yeah, he had a little bit of sketchy run, the first one. Let's hope he can better it on the second attempt. Yeah, much better job on the first corner than previous. Feeling out outside zone 2 as well. And right now coming up to the last corner. And a mistake there. Ooh, either it was a long transition or it was straight. We will see that in the replay. Oh, started so well for Aurimas Janeika on his second qualifying attempt. Here we see far away from the no-go zone, fills out the first corner. Coming up over the hill and then down, and then it goes up once again. In the end, it's you don't see it so much from the replay or from the camera, but it goes up there as well in the end. So we will try to see on the replay, was he straight or not? It's on the edge. I can't tell, and I wouldn't want to be a judge at this point, but it was, yeah. Long transition or driving straight, that's the question. So the judges are having a discussion about this as well. Nu, nevarēja saprast, vai ļoti garš pārmetiens. Un te mēs varam redzēt vēlreiz rezultātus arī uz ekrāna, kā mums veicās. Vēl aizvien Nikolas ar 90 punktiem, Jānim Jurkam gan 89, un viņš var pārspēt otrajā braucienā. Vēl Mats Preikšs pacēlies ar 86 punktiem uz trešo. Vinģigelskis arī 86 punktus sakrājis, tā arī likās, ka bija solīts brauciens. Tā kā tādi mums šobrīd rezultāti, bet nu vēl aptuveni pusēji. Pat nedaudz vairāk jāizvada savi otrie kvalifikācijas braucieni. So it was 0 points there for Aurimas Janeika because he was driving straight. Nākamais Edvards Žodziņš savā otrajā kvalifikācijas braucienā. Pastīsimies, kā viņam veiksies. Labs, ātrs iemetiens. Neizslīd varbūt gan līdz galam no paša sākuma līdz ārējai zonai. Uz birkli tur samincinājās, bet nu tagad pilnā ātrumā lidot cauri trasei. Ātrums ir pamatīgs. Un arī ir samets mašīnu šķērsām. Edvards Žodziņš, tāds labs šovs, es teiktu, skaļi, skaisti, ar labiem dūmiem. Vienīgi iedziļināsimies tagad detaļās. Jā, vēlu sāka spolēt. Negribēja, protams, viņš izlidot ārā riepās. Attiecīgi zonā trāpīja tikai uz pašām beigām. Otrā ārējā zona. Grūti šeit pateikt, bet man liekas, ka bija nedaudz labāk nekā pirmais pagrieziens. Nu, noslēgumā ar pusotru riteni arī tur iebrauc. Redzēsim, vai uzlabos savu punktu guvumu vai nē. Edvards Žodziņš savā otrā mēģinājumā. Tikmēr jau uz starta nostājies arī nākamais dalībnieks. Next one up, Au Vaida from Estonia. So let's go, Au Vaida coming up. Really wide line there, feeling out outer zone 1, great to see. A little bit of correction at that point, and only at the end of outer zone 2 he goes there.
And yeah, didn't carry the momentum on the last zone of the track. So the first corner was amazing by Auvaida. We can see it on the replay. Nice initiation. Really early on the throttle there. But then here we see he comes. Yeah, he thinks he is too wide and then has to correct the angle. And that's when he lost the momentum and lost the line there as well. So it's quite harsh in this layout. If you make one mistake, then your whole run can be compromised. And I think that was the case here for Auvaida on the second part of the track. Un tālāk mums Toms Jankovskis pirmajā braucienā pamatīga avārija trases noslēdzošajā pagriezienā, bet auto ir salabots, testa brauciens tika aizvadīts un Toms Jankovskis jācenšas tagad saņemties, jācenšas nobraukt līdz galam, jāmēģina tikt pie punktiem, jo, kā jau minēja, pirmajā braucienā viņam 0. Prātīgs iemetiens no viņa puses, bet tiek līdz ārējai zonai. Ļoti tālu ar vienu riteni ārpus trases, bet izdodās saglabāt trajektoriju un līdz ārmalai gan neizsniedzās. Un tagad noslēdzošais pagrieziens. Mēģina noturēties. Daudz prātīgāks brauciens no Toma Jankovska puses, bet pie punktiem izskatās, ka viņš būs ticis. Nekādas rupjas kļūdas viņš nepieļauj. Pavēls varbūt tas iemetiens, bet redzējām, ka šeit jau ar vienu riteni ārpus trases notur gan pedāla grīdā, redzam, bišķiņ piebremzē, lai nostabilizētu spēkratu, bet attiecīgi sanāk pazaudēt trajektoriju un varbūt nepaņemt ideālās šīs ārējās zonas. Tikmēr nākamais Karel Piroja. Next one up is Karel Piroja, another Estonian driver. He loves this track, had success in semi-pro last year. But right now, driving with the big boys in pro class, Karel Piroja. Bit of a shallow line in the first corner. Right now, inner line, but gets to the outside. And now wide angle there. And goes off track a bit as well, so bit of mess at the end. Oh, let's see once again on the replay. Yeah, the beginning was good. And we see Karel Piroja loves angle. He has a lot of angle through the run. Here we see, I think, too much angle, he loses momentum and then snappy transition. We love snappy transitions, but it didn't help him at this point this time for Karel Piroja. As we're moving on. Un atkal mums sākās 4 latviešu braucēji pēc kārtas. Jānis Jurka, pirmajā braucienā 89 punkti. 2 punkti vairāk, un viņš būs kvalifikācijas līderis vismaz uz šo brīdi. Pastīsimies, vai viņam tas izdosies vai nē. Kas tad tas ir? 2 punkti. Tikai nedaudz labāk jāuzbrauc Jānim Jurkam šobrīd. Ātrs, labs iemetiens. Laba trajektorija pirmajā pagriezienā. Tagad pāri kalniņam. Izdodās Jānim Jurkam piebremzēt tur. Tiek viņš arī līdz ārmalai. Pārmetiens un vēl noslēdzošais pagrieziens un izlido cauri. Es teiktu, ka labs brauciens, vai tie bija 90, vai tie bija 91 punkts. Grūti man pateikt. To pēc kāda brītiņa uzzināsim, bet īsti tā lielos vilcienos, kur piesieties, es teiktu, nav. Visas zonas ir. Šeit aizslīd, man liekas, tur ar kreiso kāju piebremzējot aizslīd viņš tur, kur vajadzētu aizslīdēt. Un tiek arī līdz beigām. Jānis Jurka arī visos šajos čempionātos šobrīd cīnās par uzvarām visās ieskaitēs. Gan Baltijas, gan Livonijas, gan arī Latvijas kopvērtējumos.
Ļoti māksliniecisks kadrs no mūsu filmētājiem šajā nedēļas nogalē. Jānis Brālītis kā nākamais uz starta. Aiziet, ieskriešanās zonā Brālītis. Plašs iemetiens, lielā leņķī un dodās pāri kalniņam. Raganas katlā iekšā ļoti plaši ar 2 riteņiem praktiski ārpus trases notur gāzes pedāla grīdā. Un mēģina vismaz kādus punktiņus vēl salasīt. Plaša trajektorija un tas ir tas, jā. Kāpēc mums patīk Jāņa Brālīša sniegums vienmēr ar gāzes pedāla grīdā? Kas par braucienu, jāpaskatās ar cik riteņiem viņš tur bija ārpus trases. Tas ir diezgan būtiski tiesnešiem. Sākums ļoti lielā leņķī. Un te redzam viens, tur, es domāju, ka tur bija gandrīz tuvu 2 riteņiem. Tātad šajā braucienā Brālītim viņš izbrauc ar 2 riteņiem, redzam ārpus trases, un tiesneši saka, ka tā ir apstiprina, ka tā ir nulīte. Savukārt mums ir informācija. Mums ir informācija par iepriekšējo braucienu. Jānim Jurkam 95 punkti. Tas nozīmē, ka viņš šobrīd izvirzījies līderu pozīcijā kvalifikācijā. Un uzlaboja savu sniegumu ne tikai par 2, bet par veseliem 6 punktiem. Tā kā Jānim Jurkam 95 punkti. Tālāk nākamais Rolands Bērziņš. Atgādināšu pagājušā gada Raganas katla posma uzvarētājs. Pastīsimies, kā viņam ies un veiksies 2. savā kvalifikācijas braucienā šodien. Plašs iemetiens, nedaudz uzsit pa smiltiņu, trajektorija laba. Pirmajā pagriezienā gāzes pedāls grīdā, mēģinās varbūt arī parunāt par labu pozīciju kvalifikācijā. Es teiktu, ka ļoti labi izzīmē šo ārējo zonu. Vēl viens pārmetiens un lielā leņķī nedaudz varbūt pārcenšās Rolands Bērziņš pašās beigās. Bet līdz tam izskatījās ļoti iespaidīgs brauciens, it sevišķi garais pagrieziens pa visu ārmalu izzīmēja Rolands Bērziņš. Varbūt pārāk strauji tas pārmetiens noslēdzošais bija un izsit no līdzsvara, bet pirmajā pagriezienā viss labi, plaši ārējā zonā, arī šeit redzam ļoti tuvu uz robežas un skaisti pa visu ārējo malu un redzam, ka kreiso kāju piebremzē plašs leņķis un pārāk lielā leņķī varbūt ieliek tur noslēgumā un samazina ātrumu. Tas tiesnešiem varētu arī līdz galam nepatikt, bet visādi citādi iespaidīgs brauciens no Rolanda Bērziņa puses. Tālāk Kristaps Kāpiņš noslēdz mūsu latviešu četrotni. Tad mums atkal pārsā ārvalstu viesi. Kristaps Kāpiņš, Subaru BRZ. Aiziet, izdodās iemetiens. Šoreiz likās jau nedaudz ātrāk uz gāzes bija nekā pirmajā braucienā. Izslīd līdz ārmalai, jāmēģina tikt arī līdz ārējai zonai. Tur ar 1 riteni es teiktu, ka viņš iebrauca. Pastīsimies pārmetiens vēl noslēdzošais ļoti lielā leņķī un caur iekšējo trajektoriju. Tur arī būs noteikti punktus samazinājums par šo. Tā kā droši pastīsimies arī atkārtojumu. Ko tad mums Kristaps Kāpiņš parādīja 2. braucienā? Bija ātrāk uz gāzes nekā pirmajā mēģinājumā, par to jau prieks. Tā kā drošāks 2. brauciens Kāpiņam. And we continue with number 93, Benediktas Čirba from Lithuania. Haven't seen him competing in the Baltics, just in Driftmaster this year, but right now has come here to practice a little bit before the big Driftmaster showdown in Poland. And let's see what he can do.
fully committed through the first corner. Much better than the first attempt. Right now has to try to stay on the outside line. I think he does that pretty well there. One more transition. Has to hold the outside line. And great run, I think. Great run, fast run. Wow, this was good. This was good from Benediktas Čirba. We can see it on the replay here. Do we have some Lithuanian fans out there? Not much. Not much. Okay. Maybe tomorrow. Or maybe let's try once again. Are there some Lithuanians here? Really? No. Okay. Okay. I thought there were some, but maybe in the paddock. So we are waiting for the score of Benediktas Čirba. The judges have it, but we have to count it together. But it looks impressive. Let's wait for that. Next one, Kęstutis Skelpša, another Lithuanian driver, who really fast in the first corner. Maybe not the greatest outside zone, but still, commitment was there. As he flies through the long right-hander there. And one more transition just to go for him. And over the line. So good effort there for Kęstutis Skelpša as well. Wow, the qualifying is really close. So we know Jānis Jurka got 95 points in his second attempt. 94 points for Benediktas Čirba. So he moves up to second place. As Nicholas Bertans right now in third place with 90 points. But yeah, that looked impressive from all three drivers. And we have a great quali on our hands. Just a few drivers left. 1, 2, 3, 4, 5, 6 drivers left. And yeah, I think it's a nice qualifying right now. Here we see the updated standings. So Jānis Jurka 95 points in the lead, Benediktas Čirba 94 in second, and Nicholas Bertans with 90 in third. Then we have Mats Preikšas and Vinžigelskis on the same points account, 86, but Mats Preikšas with a better first run, so that's why he is in fourth place. Next one up, Harvey Moore from United Kingdom, and he will try to better his score. His run in the first was not the greatest. Let's see what he can do in his second run. Yeah, really shallow line in the first corner. Of course, he's the first time here in this witch kettle layout, so not easy for him. Not a lot of practice time as well, so has to adapt fast. But I think, yeah, there should be some points, and I think he scored some points in the first one as well. So that was Harvey Moore, and let's check out the replay. Un tiek dota zaļā gaisma Ivo Cirulim. Toyota GT86 visu mūžu bija braucis ar BMW. Un šis, man liekas, otrais gads viņam ar šo Toyota GT86 spēkratu. Labs pirmais pagrieziens, izdodas izbraukt cauri šai ārējai zonai. Tagad lido pāri kalniņam. Jāmēģina no ātrums labs, dūmi pamatīgi arī trajektori. Īstās labi Ivo Cirulim, ievērojami labāk šis brauciens nekā pirmais vēl noslēdzošais pagrieziens. Te gan nesanāk tik līdz ārējai trajektorijai. Un, jā, nu cik labs bija pats sākums, pirmie divi pagriezieni izskatījās izcili, bet beigās nedaudz tas pārmetiens nesagāja tā, kā vajadzētu. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā, jo nu tur, es domāju, gāja arī uz punktiem plus mīnus pie 90, bet
pats noslēdzošais pārmetiens. Es domāju, ka Ivo pats tur droši vien sajūta un redzēja, ka neizslīdēja līdz ārmalai. Ļoti ilgi šeit viņš vilka un, jā, nesanāk viņam izslīdēt līdz ārmalai. Tā kā tur tāda kļūda pašā noslēdzošajā pārmetienā un pagriezienā. Un mums vēl palikuši 3 dalībnieki. So we have 3 drivers left in pro qualifying. Next one up, Roman Kondracenko from Armenia. Ramans Kondracenko, kā jau minēja, Baltijas čempionāta līderis. Pirmais kvalifikācijas brauciens gan nevisai, nebija starp līderiem. And, oh no, next one up is Kestutis Telementas, okay. Oh, really wide, and that's a huge crash. That's a huge crash, unfortunately, there for Kestutis Telementas. Ouch. Went it too fast, too deep, and first with the front and then with the rear. First with the rear and then with the front into the tire barriers. And aiziet starts tiek dots. Roman Kondracenko ieskrien zonā. Atgādināšu, Baltijas čempionāta līderis. Ļoti ātrs iemetiens, bet izdodas labi nokontrolēt situāciju un dodas pāri kalniem. Roman Kondracenko plaša trajektorija, pamatīgs dūmutuls no viņa automašīnas. Trajektorija izskatās labi, vēl noslēdzošais pagrieziens, bet arī šeit mēs esam redzējuši kļūdas. Un arī te nedaudz uz mirkli saminstinājās, bet bija līdz ārējai zonai Roman Kondracenko savā otrajā kvalifikācijas mēģinājumā. Iemetiens izcils, iemetiens tiešām izcils, pirmais pagrieziens izcils. Vienīgais, kas nedaudz varbūt pabojāja punktu skaitu, bija, es domāju, noslēdzošais pagrieziens. Pastīsimies to tagad vēlreiz atkārtojumā. Jā, pa plānu, pārāk liels leņķis varbūt uz brītiņu un sanāca samazināt ātrumu, bet punktus tiesneši salikuši un pie punktiem Roman Kondracenko būs ticis. As we have at the end of pro qualifying 2 Lithuanian drivers, Tomas Malkauskas should be next up, and we see him here. Had unfortunately a mistake or technical issue and got a 0. Pretty important run right now for Tomas Malkauskas to get some points on the board and to qualify for tomorrow's finals. And let's go. Tomas Malkauskas, Lithuania. Not the greatest first corner. We will see on the replay. But right now, the second part is better than it was in the previous run. But still, lacking a little bit of speed, and we will have to see the replay again. It was quite a shallow line. So, on the verge of no-go zone. Let's see it once again. But no, he kept it clean there. And he will, or should, get some points, I think. Tomas Malkauskas there. Okay, there are some points on the board for Tomas Malkauskas. Wasn't easy, but did everything what he could, and wow, nice shots. While the sun is setting down slowly here at Vitenik circuit in this witch kettle configuration. So Andris Vasiljauskas, the last driver in pro qualifying, was really committed in the first attempt. We remember, did hit the tires, but kept it floored and got some points. So let's see a little bit more careful approach in the first corner, but he gets to the outside zone, over the line, over the hill here, outside zone. Does it well, and only one corner left, one transition left, and he is over the line with a solid run there by Andrius Vasiljauskas. So that's it for pro qualifying. We are getting ready for semi-pro qualifying.
So, yeah, around 7-minute pause until semi-pro, 7 to 10 minutes, and we will continue with qualifying of semi-pro class. 32 drivers there from all the 3 Baltic countries, so stay tuned and I think don't go anywhere. Still a lot of drivers, a lot of action to come. Tikmēr, jā, apsveicam Jānis Jurka, kvalifikācijas uzvarētājs, Benediktas Čirba 2. un Nikolas Bērtāns 3. So top 3 in qualifying pro, Jānis Jurka, Benediktas Čirba and Nikolas Bērtāns. Stay tuned and we'll be back for semi-pro qualifying in just a few minutes, around 7 to 10.